Labdien, cienījamie mediju pārstāvji! Ir noslēgusies divpusējā tikšanās starp Latvijas ministru prezidentu Eviku Siliņu un Kanādas premjerministru Marku Kārniju. Sākumā būs amatpersonu paziņojumi, un tad būs iespēja medijiem uzdot ierobežotu skaitu jautājumu. Vārds ministru prezidentei Evikai Siliņai. Godātais ministru prezidenta kungs, dārgais Mark, godātie preses pārstāvi, arī tie, kas šeit ir atbraukuši no Kanādas. Labvakar! Jūs, Mark, esat laipni sveiks pirmajā vizītē Latvijā, un mēs jau zinām, ka Latvija un Kanāda ir ļoti labi sabiedrotie un partneri. Mēs Latvijā patiešām ļoti augstu vērtējam Kanādu, ne tikai dēļ hokeja, bet arī jūsu cilvēkus un izpratni par mūsu reģionu. Pēdējā laikā mūsu sadarbība ir vēl vairāk nostiprinājusies, un jāsaka, ka šī nav mūsu pirmā tikšanās. Mēs ar ministru prezidentu tikāmies jau šī gada pavasarī Vatikānā, kā arī kopā esam pavadījuši patiešām vairākas labās gribas koalīcijas valstu līderu sanāksmes. Jūsu šodienas vizīte Latvijā patiešām apliecina, ka mūs vieno kopīgas intereses un arī kopīgas vērtības. Mēs Latvijā esam ļoti pateicīgi Kanādai par tās bruņoto spēku klātbūtni Latvijā un Kanādas līderību, vadot NATO brigādi, kā arī par Kanādas investīcijām Latvijas aizsardzības spēju stiprināšanā. Tieši Kanādas vadītā brigāde ir pirmā austrumu flangā, kas jau ir veikusi vairākas brigādes līmeņa mācības. Un ir skaidrs, ka tā būs vajadzīga arī ilgtermiņā, un es saprotu, ka Kārnī kungs arī pēc brīža vēlēsies sniegt svarīgu paziņojumu šajā sakarā. Es esmu vairāk kārt apciemojis Kanādas karavīrus gan Ādažos, gan citviet Latvijā, un esmu guvusi apliecinājumu par izcilu mūsu bruņoto spēku sadarbību. Paldies jums par to. Mēs kopā esam spēks. To es esmu apliecinājusies arī labās gribas koalīcijas ietvaros. Mēs par savām vērtībām nešaubamies. Mēs vienmēr zinām, kādi ir mūsu mērķi. Un Latvija arī turpmāk rūpēsies par to, lai Kanādas karavīru uzturēšanās Latvijā būtu profesionāli liederīga un saistītos ar pozitīvām emocijām un atmiņām. Un arī pārunājot Kanādas karavīru klātbūtni Latvijā, viņi daudz ir teikuši, ka viņi labprāt arī pēc rotācijas atgriežas Latvijā, jo viņi šeit gūst patiešām nenovērtējumu pieredzi. Ikvienam Kanādas bruņoto spēku karavīram un ģimenes loceklim arī ir vieta Latvijā. Mēs par viņiem labprāt arī vēlamies šeit parūpēties. Mūsu ciešā sadarbība aizsardzības jomā ir būtiska ne tikai divpusējo attiecību stiprināšanā, bet tā dod arī skaidru signālu par NATO atturēšanas spēku. Tā efektīvi izpaužas ne tikai vārdos, bet arī darbos. Jā. Latvija ir apņēmības pilna stiprināt arī ekonomisko sadarbību, un kā jūs jau Latvijā zinat, mūsu Air Baltica iegādājas Kanādā ražotas lidmašīnas, un mēs par to esam ļoti lepni. Tādējādi arī mūsu Air Baltica šobrīd operē ar vienām no modernākajām un videi draudzīgākajām avio lidmašīnām. Mūsu uzņēmumiem digitālajā, ūdeņraža, dronu, būvniecības un pārtiks ražošanas jomās ir liela interese un potenciāls lielākai sadarbībai arī ar Kanādas kompānijām. Mūsu militārā sektora uzņēmumi ir gatavi kopā strādāt ar Kanādas kolēģiem, lai kopīgi iepirktu un ražot mūsu drošības un aizsardzības vajadzībām visu nepieciešamo, gan Latvijā vajadzīgo, gan Kanādā vajadzīgo. Mēs ar Kanādu sadarbojamies arī Eiropas Savienības ietvaros, un nesen notika Eiropas Savienības un Kanādas samits, kurā vienojāmies par drošības un aizsardzības partnerību, kas ļaus mums vēl ciešāk sadarboties arī militārajā industrijas jomā. Latvija un Kanāda turpina nelokāmi un dažādos veidos atbalstīt Ukraiņu cīņā ar Krievijas agresiju. Es viesojos Kijevā jūlijā, Kārnī kungs tikko viesojās Kijevā, un atzīmēja Ukrainas neatkarības dienu. Un mēs abi
vienojāmies un pārunājām arī mūsu īsajā jau iepriekšējā sarunā, ka tas ir ļoti svarīgs signāls agresoram, ka mēs esam kopā ar Ukrainu. Mēs iesaistāmies arī ASV prezidenta iniciatīvā, kas paredz militārā ekipējuma piegādi Ukrainai, un mēs atbalstām sankciju stiprināšanu pret Krieviju. Gan Latvija, gan Kanāda to atbalsta. Un mēs plānojam arī apspriest galvenos risinājumus Krievijas radītajiem drošības izaicinājumiem arī Baltijas jūrā, ņemot vērā arī Kanādas pieredzi šajos jautājumos. Premjerkungs, Mark, es vēlos vēlreiz pateikties par jūsu vizīti Latvijā. Es zinu, ka jums bija ļoti intensīvs ceļojums, vizīte šeit Eiropā. Mēs esam jau 4. valsts, kā mēs apspriedām, premjers ir gan lidojis, gan braucis ar vilcienu, gan braucis ar mašīnu, helikopteru, pietrūk vēl tikai kuģa. Bet es tiešām pateicos par viņa izturību, un mēs esam ļoti, ļoti pateicīgi visai Kanādas sabiedrībai par to, ka viņu karavīri ir šeit Latvijā. Paldies! Paldies! Vārds Kanādas premjerministram Markam Kārnijam. Thank you very much, Prime Minister Vika. It's a pleasure. I'll make a couple quick observations. One, there are many areas where we're cooperating economically, culturally. We also need to cooperate in hockey as well, because I was at that match in the World Junior tournament